Bauskas bērnu un jauniešu centrā Ziemassvētku noskaņa jūtami ik uz soļa. Tradicionālajā amatnieku tirdziņā teju vai acis žilbst no daudzveidīgā piedāvājuma. Tomēr viena lieta ir dāvanu nopirkt, bet pavisam cita lieta – sarūpēt pašu rokām. Bet šogad mēs vienlaicīgi ar Johannes lielo andeli, ar Ziemassvētku amatnieku darinājumu tirgu, mēs tad esam arī 3 dienas nolēmuši dažādas darbnīcas atvērt, lai varētu izveidot sev varbūt kādu mīļu dāvaniņu, kādu neparastu dāvaniņu, pašu rokām darinātu dāvaniņu, kur sirds siltums un enerģija ielikta. Visnoslēpmainākā šķiet keramikas darbnīca, kur acis priecē visdažādākās figūras, ko veidojuši keramikas pulciņu bērni. Šeit sastopam arāju ģimenīti, kur ar podnieku ripu ir uz jūs. Tāpēc vispirms pamatprincips ierāda pieredzējusī meistare, tād pie darba ķeras ģimenes galva. Kad meistars taisīja, tad likās ļoti vienkārši, bet kad neprofesionāls, tad izskatās, ka laikam nav nemaz tik vienkārši. Būs jāpamēģina. Patīkamāk ir saņemt pašu gatavotas dāvaniņas, jo veikalā var nopirkt jebko, katrs pats arī. Bet tur, kur esi pats ieguldījis savu darbu, tad liekas tas tā mīļāk, un tā dāvana tāda mīļāka liekas. Ar nelielu keramikas palīdzību darbiņš ir pabeigts, un dāvis jau zina, kā to pasniegs. Es domāju, kamēr viņi gulēs no rīta, sniegpulkstenieši būs izauguši, un tad es viņu pilnu piekrāmēs un pasniegs. Vēlmes ir visdažādākās, tomēr dažkārt gribēšana iet varēšanai pa priekšu. Protams, ka sīkplastika ir piņķerīgāk tādā lietā, ka viņi ir vairāk tur daudz sīkas maz detaļas, kuras jāsalīpina tā, lai viņas pēc izžūšanas viss turētos kopā un zirgs nepaliktu bez astes, bez kājām, bez ausīm un bez ragavām, un lai nebūtu visi roņi bez ausīm, bez acīm. Ja tomēr darbošanās ar mālu liekas pārāk grūti, dāvanas saviem mīļiem var mēģināt izgatavot arī no papīra, dzīves vai citiem materiāliem. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.